Atcerieties pirmo lietu, kas jums bija jāizmeklē? Jā, atceros. Pirmā lieta bija ļoti interesanta īstenībā, kurā es veltīju ļoti daudz laiku. Es sāku strādāt, man liekas, 1. oktobrī, un man iedeva pirmo lietu Tukuma Reinētātes pagastes Smārde. Ja? Un tur ir vidusskola, vidusskola, man liekas, vidusskola, jau toreiz bija vidusskola. Un tur bija izdemolēts spēļi, bet stadions. Nu, kāds stadions? Stadions kaut kāds tur teiksim, spēļu laukums, kaut kāda kabinete, jā, tur, teiksim, bija, skaidrs, ka jaunieši izdemolējuši, jā. Un tad, teiksim, tā man bija pirmā lieta, kurā, es vispār saskāros, protams, nerunājot par to, ka es biju praksē kaut kur, bet praksē vienmēr jau arī no milicijas skolas nesam praksē bija tāda, kad, vairāk tu skaties, ko citi dara, jā, un mācies un iegūsti kaut ko, un pašam jau iznāca mazāk darīt. Tur, teiksim, jau tas, ka tev izmet tā kā to lācēnu vai to kucēnu tajā ūdenī, un tad tu peldi. Un jau beidzot milicijas skolas atceros, kad tur mums bija vairāk, teiksim, tādi pasniedzēji, ja, kam bija ļoti dziļa vēsture, ja, kas jau bija pēc kara jau sākuši strādāt, un īstenībā tās dzīves atziņas bija ļoti interesantas, kuras, teiksim, es līdz šim brīdim vēl daudz atcerējies, ja, un arī, teiksim, saistībā ar šo lietu, ja, tas, kad arī, teiksim, šos gadus mācoties šajā milicijas skolā, bija pārsvarā, teiksim, lika akcentus to, ka tev būs pirmā lieta, un tavu karjeru ir atkarīgi no pirmās lietas, ja. Ja tu pirmo lietu atklāsi, ja, tad tu zini, ka, teiksim, tu varētu būt veiksminieks, ja, kaut kur. Ja. Un ja tu viņu neatklāsi, ja, tad, teiksim, apmēram tā, tev jādara tā vienalga. Tev nakti tu vari negulēt, tev jāiet un jādara. Un tad es atceros, kad, protams, aizbraucu uz šo notikumu, izdemolēts, tur logi izsisti, ja, neviens neko nezina, ja. Es tur aizbraucu atpakaļ pat cik es biju uz notikumu vietu, uz darbu, tiem veciem dargiem man prasa, kas to var izdarīt? Viņš saka, kas cits? Viņš saka, kas skolā var izdarīt? Tikai kaut kāda skolēna, ja, vai tie paši, kas mācījās, vai kas tagad mācās, vai kas iepriekš mācījušies, ja. Un te es atceros, ka es šai lietai veltīju, man liekas, kādus mēnešus 3, ja. Es šai lietai veltīju, ja, un praktiski visus noķēru. Man liekas, tur bija kopā 5 jaunieši, un tiešām tā arī bija. Ja, tas ir noziegums grupā, ja? Jā, tiešām tā arī bija, ka tur bija jaunieši, kas bija, bet pārsvarā bija tie, kas bija, pat nebija mācījušies, bet dzīvoja patiesi tajā Smārdē, un vienkārši kaut kā tur bija lietojuši alkoholu, ja, un, kā parasti, tās skolas, to stadions jau vairāk vai mazāk izmanto, ja, kā vietu, kur lietot. Tad, tiksim, tas alkohols ir ielietots, tad ir tā jūra līdz ceļiem, ja, tad gribās kaut kā sev parādīt, ja. Sākās varbūt ar vienu kaut kādu neapdomātu rīcību, un pāriem seko līdzi jau rīcības, kur rezultātā jau vajadzētu loksīšanas un daudzīšanas un ārdīšanās. Ja. Tā kā, teiksim, tas notikums jau bija ļoti vienkārši, ja, un arī pie šīs lietas noteikti arī. Es man liekas, tur sēdēju naktī. Sēdēju, gaidīju, ka nāks vēl daudzīt. Ja. Protams, savā tajā laiknā jau es domāju, bet, nozīmnieks atgriežās tajā vietā. Teiksim, tas bija varbūt tās teorijas iespaidā, ja. Lieta atšķitinājās tīri no cilvēciskā faktora, man liekas, kas ir viens no policijas arī, teiksim, pamat veiksmes stāstiem, tas ir iespējamā, sadarbība ar līdzcilvēkiem un cilvēkiem, ja. Jo. Un man liekas, ka pat es kaut kur ieguvu kaut kādu informāciju no kaut kādiem līdzīgi vai vienādu vecumu šiem jauniešiem par to, ka, lūk, viens tur bija lielies, ka viņš kaut ko tur ir izdarījis. Jā. Tādā veidā, man liekas, arī izējot, jo tur lietas, ko pierādījuma bāze, praktiski nebija nekāda. Nebija nekāda, ne tur pirkstu nospiedumi, ne tur nozieguma izdarīšanas rīki, nekas, jā. Bet kāds jūs no izmeklētāja pieredzes, kāda ir bijusi jums tā grūtākā lieta? Es atceros no Tukuma laikiem. Man palikās viena lieta, īstenībā, kurai es tā arī nespēju atrast atbildi. Nespēju. Un tā šī lieta ir līdz šim brīdim ir neatklāta. Tur bija situācija tāda, kad
dienas laikā vīrietis, man liekas, viņam ir 22 gadi, jā, tāds uz 2 metru augumā, spēcīgs vīrietis, no darba brauca mājās, izkāpa ārā no automašīnas, un viņam bija jāaiziet uz mājām kaut kādi 200 metri. Jā. Nu, vispār gāja uz mājām pie savas mātes uz vārdienu. Jā. Nedzēris vispār nekas, un šau un pazuda. Tā līdz šim brīdim. Es nevaru atbildēt, viņš palika. Viņam vispār nebija nekāda pamata pazust. Jā, vispār nebija absolūti nekā. Ja mēs runājam par to pašu. Varbūt tās, teiksim, kad es kaut ko nezinu. Varbūt tās, ka es kaut kur palaidu garām vai kaut kur ar šis jautājums par motīvu. Jā. Varbūt tās, ka, teiksim, ne tur meklēju. Bet, jebkurā gadījumā nevar pazust dienas laikā uz vienas no, teiksim, apdzīvotākajām ielām, teiksim, pilsētā, pazust vai vardarbīgi tikt nolaupīts vai, es nezinu, vai piekauts, nosist cilvēks. Tas nav iespējams. Jāstrādā ir, teiksim, milicijā, policijā līdz tam brīdim, kamēr tev iestājās profesionāla degradācija. Un profesionāla degradācija iestājās tad, kad tu katrā cilvēkā redzi noziedznieku. Jā, kad tu, teiksim, apmēram, es domāju, tāpatās jūs runājāt, esat saskārušies arī, kā es, teiksim, vērtēju to stīgi, ja, kur, teiksim, tā, viņi īstenībā attiecinām ne jau tikai uz policiju, ja, tas jau katrā profesijā, teiksim, šī degradācija, ja. Un es vienmēr velku viņu pēc tā, kad ir cilvēki, kur, teiksim, visu zina, visu saprot, ja, kas notiekās, es īstenībā vispār ļoti maz ko saprotu. No dzīves, teiksim, kāpēc vispār tas notiekās tā, ja. Teiksim, tas ir no jautājuma, ja tu vairāk zini un izprot, teiksim, un interesējies par filozofiju, ja, jo vairāk tu rodas jautājumu, tu vairāk saprot, ka tu vispār neko nesaproti, ja. Un tāpēc arī cilvēks visu zina, ja, visu saprot, ja, tas man uzreiz liek saprast to, ka tur nav viss kārtībā. Tad cilvēks vai nu vispār neko nezina, ja, vai nu kaut kā tā, ja, tā kā kaut kur pa to vidu. Un īstenībā tas otrs, varbūt tas mans dzīves moto, ja par to profesionālu degradāciju, viņš tiešā veidā attiecināms uz to, ka, teiksim, es jau tagad redzu, ja, kad teiksim, man iznāk arī, varbūt tagad jau mazāk, bet tieši, ka es strādāju krimināla policijā, ja, darbiniekiem, ja, kad tiešām tu redz, ka ir notikums kaut kāds, ja, un tu uzreiz skaties no tā varbūt tas pirmā acis skatiena, ja, kas tur vainīgs ir vai tam līdzīgi. Ja. Un šeit varbūt tas arī tāds, es diezgan tā histeriski vai haotiski runāju, ja, bet jebkurā gadījumā. Ar, teiksim, tāda atziņa, ja, kad grāmatās un filmās viss ir šausmīgi sarežģīti. Dzīvē šī ļoti vienkārši. Ja. Un īstenībā izmeklētājs un inspektors pieiet parasti no kaut kādām klasiskām vērtībām, no romāniem, jo kā tur bija, teiksim, tajā situācijā vai, teiksim, tajā filmā. Te es runāju varbūt tās vairāk par tādiem, tā kā es varbūt biju 85. gadā, varbūt tas vai vēlāk, ja, kad teiksim, īsti no tās izveidojusies tā dzīves prakse, ja. Un tad, teiksim, tu meklē pilnīgi kaut kādas, neizskaidrojums, sakarības, jā, vai loģiskumi tajos apstākļos, kuros nemaz, bet, teiksim, tā notikuma būtība, jo viņi tev pie kājām ir, viņi tev blakus ir, teiksim, tikai tev jāapskatās. Tu pat nevar īstenībā, varbūt tās pat tik tuvu redzēt, jā, kā tur tas notikums ir, jā, jo vienmēr tu skaties pār, tas ir tāpat tās kā pat tu baļķi un aci un alga. Šo salīdzinājumus runāt, jā, jo viņos ir ļoti liela daļa patiesības.